Sveicināti NRALV sarunas. Šodien mūsu viesis ir Rīgas domes deputāta kandidāts, partijas Latvija pirmajā vietā, pārstāvis ar 35. kārtas numuru vēlēšanu listē, Emīls Jakrins. Labdien! Sveicināts! Sveicināts! Emīl, skatoties jūsu biogrāfiju, redzu, ka pieredze ir ilgadēja, absolūta un pārliecinoša pieredze, ne tikai strādājot Rīgas domes uzņēmumos, Rīgas domes struktūrās, bet arī strādājot privātā biznesā. Skatītājiem jāatgādina, ka Emīls Jakrins un viņa ģimenei ir uzņēmums pieder, kuru pazīst laikam jau gandrīz ik viens Latvijas iedzīvotājs. Tas ir restorāns Vincents, kurā ēdienus baudījuši ir karaļi. Es nesaukšu. Pirsti, jā. Pēc pašvaldību vēlēšanām, ja liktenis būs lēmis un dažādu sakritību rezultātā, jums ir tas gods būt mēram. Kādus pirmos lēmumus pieņemsiet iedzīvotāju labā? Paldies par izrādīto godu. Pa mēru es nekandidēju. Mums ir mēra kandidāts Ainārs Šlesers, un es domāju, ka šobrīd Rīgas pilsēta arī ir viņu pelnījusi par mēru. Līdz ar to, jebkura cita iespēja, manā skatījumā arī pilnīgi objektīvi, abstrahējoties arī no tā, ka es kandidēju viņa sarakstā, ir maz ticama, un es domāju, ka viss politiskā šī brīža situācija arī saka to, ka Šleser kungs kļūs par mēru. Līdz ar to es esmu piekritis palīdzēt viņam strādāt viņa komandā un tos pienākumus, ko viņš man lūgs, un savukārt, ja rīdzinieki būs lēmuši, palīdzēšu, cik varēšu. Pastāv divi viedokļi saistībā ar cilvēku esību Rīgas centrā un Rīgā kā tādā. Viena saka, Rīga ir pustukša, pēc Covida nav atjaunojusies cilvēku plūsma, Rīgas centrs praktiski stāv tukši skatlogi. Otri saka, un tie pieder pie Rīgas domas vadošām personām, viņi saka, nē, mēs veicām pētījumus, atgriezies ir absolūti iet uz augšu, apmeklētāji, turistu skaits, arī iedzīvotāji, aktivitātes atgriežušies vecajā līmenī. Kāds ir jūsu viedoklis par to? Vairāk vai mazāk, gan, kā jūs minējāt, ģimenes uzņēmumu sakarā, gan arī es esmu dibinājis vēsturiski citus restorānus. Kādreiz bija tāds restorāns Biblioteka numur 1 Vernisāžas telpās. Es arī biju viens no tā līdzdibinātājiem, paralēli vēl man tēva un ģimenes biznesam. Līdz ar to tajā ēdināšanas nozarē plus mīnus es 11 gadus, un tā principā no bērnības, no 12, 13 gadu vecumu, esmu bijis vairāk vai mazāk iesaistīts. Un to, ko mēs redzam, absolūti nav taisnība, ka ir atgriezies pirms Covid laiks. Tam ir vairāk arī faktori objektīvi, jo cilvēki pierada ēst mājās, ņemot vērā arī, ka ir lielāka iespēja, daudz lielāka iespēja ar visiem voltiem šo ārpus mājas gatavoto ēdienu saņemt sev pie durvīm. Tā tradīcija ir ļoti izaugusi. Tam ir lieli plusi daļai ēdinātāju, jo šo restorānu ēdienu cilvēku sūt uz mājām. Bet ne visiem, un nevienmēr tas darbojās vislabākā veidā, tāpēc, ka tas netiek pietiekoši labi kontrolēts. Un virkni ēdinātāju, kas strādā tādā puspelēkā zonā, gatavo ēst dzīvokļos, nevienmēr pārbaudītās no PVD puses telpās. Viņiem pirmkārt tās izmaksas ir daudz mazākas, un otrkārt arī tās higienas prasības mēs nevaram būt droši, ka viņas tiek ievērotas. Līdz ar to tas ir objektīvais faktors, kāpēc rīdzinieki sēž mājās un daudz mazāk apmeklē publiskas vietas. Un turismu daudzums, es stipri apšaubu, vai tie skaitļi ir tādi, kā dažas amatpersonas, kā jūs sakat, saka, jo cik es esmu runājis ar nozari, tas nejūtās. Var būt, protams, ka ir kaut kādas arī anomālijas, ka iebrauc
aiziet uz konferenci un aizbrauc prom, un tas uzskaitās un tam līdzīgi, bet tāda turismu masveidība, ka mēs jūtam, ka Rīga ir turismu galamērķis, nav, un tas ir milzīgs laukums, kur Rīgas pilsētai un tās vadībai jāstrādā. Kāpēc nav? Kāpēc izvēlās? Mēs piekdienas vakaros, piemēram, pastaigājamies pa Viļņas centru vai pastaigājamies pa Tallinas centru. Piekdienas vakar ir tāds labs rādītājs, kāda notiek kāda turisma plūsma arī paši iedzīvotāji. Nu, tur tā cienīgi daudz cilvēku, nav vietas krodziņos, nu, tā ļoti jāpiedomā, kur tu paliksi. Rīga tā nekas tāds. Jā, tā ir milzīga, tiešām pa īstam milzīga problēma. Tallinā man ir arī vienam no biznesiem partneri Igauņu, un es diezgan regulāri braucu uz Tallinu, un tur tiešām arī ziemā ir tā, ka darba dienas vakarā ir ēstuves pilnas. Rīgā to mēs tā neredzam, un Tallina un Igaunija kā tāda ir ļoti strādājusi ar skandināviem. Lietuvieši ir acīm redzami strādājuši ar poļiem. Mēs esam palikuši tādi, kas nav strādājuši ne ar vienu. Un šo kaimiņu valstu plusus, kas vēsturiski mums bija, kā Baltijas centrs un lielākā pilsēta, esam, diemžēl, pazaudējuši. Un tas ir tas, ko Rīgas pilsētas nākamajai vadībai ir jāatgriež mūsu Baltijas galvaspilsētu centrā un arī līderībā. Kādreiz Rīga bija pilna ar cilvēkiem. Kur viņi neatgriezās, kur viņi pazuda? Kāpēc Tallinā atgriezās, Viļņā ir? Nu, ja mēs skatāmies virkne lielo uzņēmumu arī no dažādiem aspektiem, ja mēs analizējam situāciju no office platību viedokļa, gan to, kas ir pieejamas, gan to, kas ir izīrētas, gan lielie ārzemju uzņēmumi, kas var vaļā savus pārstāvniecības pēdējā 10 gadē, droši vien 5 gadē izvēlās, diemžēl, Viļņu un Tallinu. Un Rīga ir palikusi tāda, nu, kā trešā izvēle. Un to mēs arī tāpēc novērojam pilsētas ielu piepildījumā. Pilsētas ielu piepildījumā un arī restorānos. Un restorāna īpašnieki noteikti vislabāk saredz restorānu apkalpojušos profesionālus, kāda publika apgrozās. Ko mēs esam zaudējuši, viens no redzamajiem un mūsu sabiedrībai plašāk zināmajiem zaudējumiem ir prāmis, pasažieru prāmis, regulārais reiss Rīga, Stokholma. Tieši tā. Ir cerības kādas, kas notiek šajā jomā? Uzvarēsiet vēlēšanās, nāksies risināt šo problēmu? Nu, man nav, kā lai saka, jāsola atsevišķi. Ainārs Lesers ir solījis, ka viņš panāks, ka īsā periodā prāmu satiksme tiks atgriezta. Es domāju, tas ir iespējams pat pie situācijas, ja Rīgas pilsētai kaut kādā veidā šis maršruts būtu jāatbalsta tīri finansiāli, piestātnes tur modernizācijā, piestātņu maksu samazināšanā, nu, tie mehānismi droši vien var būt pietiekoši dažādi. Es uzskatu, ka tas ir jādara, jo visiem šādiem pasākumiem ir multiplicējošs efekts. Vienalga, ja mēs kā pilsēta atbalstīsim tur kādu lielu mūzikas vai sporta pasākumu, tad mēs varam cerēt, ka tie cilvēki, kas atbrauks vienreiz, pēc tam gribēs parādīt to saviem bērniem, izstāstīt draugiem, un ka tā ir brīnišķīga pilsēta, uz kurien braukt. Jo es esmu pilnīgi pārliecināts, ka ļoti daudz vidēji eiropieši, nemaz nerunājot par tālāku pilsētu un valstu iedzīvotājiem, nu, nav ar nekādu informāciju par Rīgu. Tas tā kā mums pašiem liekas, ka visi zina Rīgu tāpat kā nosacīt Londonu, bet es esmu pilnīgi droši, ka tas tā nav. Un tad, kad mēs arī paši priekš sevis izvēlamies kaut kādus galamērķus, kādu pilsētu mēs gribam parādīt saviem bērniem, tad tev galvā ir kaut kāds saraksts, un mums, kā Rīgas vadībai, būtu jāstrādā pie tā, lai vidējam eiropietim tur top 10 galamērķu sarakstā Rīga ir, kur vienkārši aizbraukt kaut vai uz vikendu, apskatīties vecpilsētu, arhitektūru un tam līdzīgi, jo man statistika precīzi nav pieejama, bet es domāju, ka tie skaitļi, cik no Eiropas iedzīvotājiem 500 miljoniem Rīgā ir bijuši, ir gaužām niecīgi.
Mēs redzam sociālos vietnēs, TikTokā un citās, kad ļoti igauni aktīvi reklamē savu Tallinu, arī Igauniju kā tādu. Grūti spriest, vai Rīga to dara un cik lielā mērā, bet kādreiz Rīgā strādāja turisma aģentūra. Viņiem bija konkrēta programma, kā piesaistīt, un bija pat šo te turistu piesaistes dažādas vilinošas lietas. Šobrīd kas ir un ko jūs plānojat ieviest? Es saprotu, ka tas, kas bija, to vecošā vadība Staķa Ķirša tur kombinācijā kaut kā ir likvidējusi. Un es neesmu dzirdējis, ka kaut ko būtu ieviesusi vietā. Cik mēs esam diskutējuši un cik arī Šleserkungs ir izteicies, viņa redzējums ir tāds, ka nav vajadzīga kaut kāda atsevišķa struktūra vienība pilsētā, kas no nosacītā miljona budžeta 900,000 iztērē savās algās, automašīnās, komandējumos, whatever, kamā vēl. Bet pa taisno ar turisma nozarēm strādāt šo uzņēmumiem un to naudu investēt, patiešo reklāmās ārvalstīs. Bet mana pārliecība arī, ka Rīgas pilsētā ir jāinvestē lieli līdzekļi dažādu lielu mērogu pasākumu atbalstīšanā, sākot no autosporta, jo, ja mēs pieskaramies šai tēmai, Rīgā ir viena no debesšķīgākām sporta trasēm, biķernieku trase. Mēs to izmantojam tikai tur pa 10%, vienreiz 2 gados taisot to rallycross čempionātu, ko droši vien daudzi pamanījuši. Bet šosejas aplis netiek izmantots no tāda Rīgas promotēšanas viedokļa gandrīz vispār. Un tur sacensības notiek, ka es esmu pārliecināts, ka pa viņām pat rīdzinieki nezinu, kur nu vēl ārzemnieki. Un ja mēs skatāmies to vidējo autosporta braucēju Eiropas, tas ir faktiski bagāts miljonārs pusmūža plus vecumā. To, ko mēs redzam, tur ir nosacīta pirmā formula un tam līdzīgi. Mēs par to nerunājam, bet principā autosports ir ļoti turīgu vīru un dažreiz sievu sportveids, kur nāk līdzi tev vesela kaudze ar apkalpojošo personālu, pats braucējs un tam līdzīgi. Un ja mēs, piemēram, te varētu atvest nosacīti Porsche kausa posmu ar 100 dalībniekiem, tad tas multiplicējošais efekts ir, te ir 1000 cilvēki, ļoti turīgi, un kuri arī pēc tam nākotnē var gribēt atbraukt uz šejieni ar bērniem, ekskursijā, biznesu taisīt vienalga. Savukārt, tas pats attiecas uz jebkuru sfēru, ja ir iespēja pilsētai atbalstīt basketbola turnīru, futbolu, kas Rīgā šobrīd dēļ RFS droši vien lielā mērā ir tādā uzplakuma stadijā, ir obligāti jāuzbūvē stadions, kur pilsētai droši vien jāņem maksimāli, cik vien var dalība, lai šie pastarpinātie efekti no tā, kā atvest uz šejieni cilvēkus no ārvalstīm ar to, ka viņi nākotnē var atgriezties, strādātu maksimāli un ilgtermiņā. Mēs zinām, mūsu Rīgā ir lielie pasākumi, tie ir dziesmu svētki, deju svētki, tad ir vēl hokejs ļoti reti, bet vienreiz bijis Rīgā. Ja būtu Porsche sacensības un atbrauktu šie te miljonāri ar savām komandām, savu apkalpojošo personālu, vai Rīga spētu absorbēt viesu uzņemšanu šāda līmeņa? Tas ir nākamais jautājums, ar ko Rīga ir saskārusies. Es domāju, ka Porsche kapa droši vien tik lielu apjomu spētu, bet ja tas ir jau 3 vienlaicīgi pasākumi, es domāju, tad tās problēmas var rasties, jo tieši šī iemesla dēļ, ka šādu pasākumu visādi kādu nav, konferenču nav, sporta nav, turisms ir švaks, arī tas viesnīca apjoms arī ir salīdzinoši neliels proporcionāli pret to, cik šāda izmēra pilsētai vajadzētu būt. Un skaidrs, ka pilsētas uzdevums ir tieši veicināt nepastarpinātiem veidiem pilsētas izaugsmi. Un manā skatījumā tas var tiešām nozīmē netiek darīts gandrīz necik. Viens no veidiem bija, ko mēs jau pieminējām, prāmi satiksme.
Nākamais posms, kā var nokļūt cilvēki Rīgā, ir caur lidostu Rīga, kas mums strādā daudz maz labi, apmierinoši. Vai turismu plūsmu un Rīgā caurējošo cilvēku plūsmu palielinātu Rail Baltica, ja tāds tiktu uzbūvēts? Godīgi sakot, es esmu skeptisks, tāpēc, ka šobrīd, ja mēs skatāmies uz vidējām distancēm, Viļņu un Tallinu, tā satiksme ir brīnišķīga. Kā es teicu, diezgan regulāri braucu uz Tallinu un arī pietiekuši regulāri uz Viļņu. Un visas 3 tādas viegli pieejamās metodes es esmu sevis, ja tā var teikt, pārbaudījis. Lidmašīna ir super fantastisks lidojuma veids. Ja ir kaut kāda trāpa labā cenu kategorijā ar Baltic biļetes, tad tas ir to vērts. Skaidrs, ka par 300 eiro vai tur arī 200 droši vien nav nekādas vajadzības ietaupīt 3 stundas un lidot uz Viļņu vai Tallinu. Kaut pusstundu lidojums, tas, protams, vienmēr ir labi. Bet tajā brīdī, kad cena sāk tuvoties Luksekspresa autobusam, tad es esmu pārsējis dzīvē arī lidojis. Kādreiz es vienmēr braucu automašīnu, bet šobrīd, ņemot vērā arī to satiksmes intensitāti, visus ātruma plūsmas ierobežojums un to, ka cilvēki ir sākuši braukt, tomēr vienā rindiņā nosacīt uz 80 km/h, tad vairs manā skatījumā nav nekādas tādas īstas jēgas ar mašīnu braukt. Var aizbraukt ar autobusu par 20 eiro apmēram. Un ir daudz veidi, kā tu tur var nokļūt, tie autobusi iet bieži. Un tam līdzīgi, ja mēs skatāmies, vai būtu ērtāk braukt ar vilcienu, nezinu, droši vien, ja tā cena būtu līdzīga, var būt, bet visticamāk nē. Vai ir vispār iespēja, ka cilvēki no Rīgas braukt uz Berlīnu 1000 kilometrus? Es stipri apšaubu, vai 15 stundas kāds vai kaut ļoti lēns tas vilciens. Viņš tik daudz ir, pirmkārt jau pietur ir daudz. Jā. Mēs paši esam sev arī priekš sevis esam izdomājuši. Iedomājieties, ja mēs esam igaunis, kas to Tallinas brauc, un mēs gribam apstāties Salaspilī, Rīgas centrā, Rīgas lidostā, tas katrs ir, tā jau nav 5 minūtes, kamēr viņš bremzēs, tas katrs pietur droši vien, es pieņem 15 minūtes samazina to ātrumu. Līdz ar to ļoti tāls ceļš. Dzelzceļš šādās distancēs parasti tiek izmantots visā pasaulē kā kravas pārvadājums, kam arī loģiski būtu Rail Baltica piemērots, plus visur pieminētā militārā mobilitāte. Līdz ar to, es domāju, no pasažieru viedokļa skaidrs, ka Eiropas centrā, kur lielpilsētas ir 200 km attālumā, izcilākais pārvietošanās veids. Starp mūsu mazajām Baltijas galvaspilsētām neticu, ka tur var īpaši, tie cilvēki jau tik, cik viņi brauc šobrīd ar Luksekspresu, tik viņi arī ir. Ja, un tā kā es domāju, ka vilciens nebūtu nekāds baigais risinājums. Ir viena lieta. Neviens jau arī nesaka, ka tas būs risinājums vai vispār šis dzelzceļš būs, bet ir, kas ir, un tie ir mūsu stabi. Rīgā jau ir iebetonēti, tādi pamatīgi balsti. Jautājums, ko ar viņiem darīt? Tā ir, godīgi sakot, tiešām šausmu ieleja. Tajā tālajā, jau pietiekoši tālajā 18. gadā, kad stāka strādāt iepriekšējā parlamenta vadība un Tāls Linkaits kļuva par ministru, mēs viņam komunicējām, ka, lai izbeidz, pēdējais brīdis izbeigt ideju braukt ar vilcienu cauri pilsētas centram. Rīgas lidosta ir faktiski walking distance, ar kājām var aiziet no centra, aizvilkt tramvaju 5 reizes, 10 reizes lētāk nekā caurbraukt ar vilcienu caur centru, autobusu satiksmi, takšu vispārējais. Nevienam rīdziniekam nav nekāda priekšrocība no tās centrālās stacijas kā tādas, izņemot, ja tu dzīvo Marijas ielas, tad tu vari aiziet ar kājām, ja tu dzīvo Purciemā, Imantā vai vienalga kas, tev līdz lidostai ir tikpat tālu. Savukārt, galvenais aspekts, ka savienojums starp pilsētu centru un lidostu pēc jebkura
sevi cienošu speciālistu aplēsēm ir uzbūvēt, protams, mūsdienās var jebko, bet ir vienkārši nesaprātīgi dārgs. Es esmu pilnīgi pārliecināts, joprojām tur nav nekāda risinājuma. Tur ir jānojauc Pustoņkalns un jāizrok dzelzceļš. Jā, visi mazie tilti jānojauc, visas pārbrauktuvas jānojauc. Faktiski Pārdaugava tiek pilnībā paralizēta. Mums tagad viens maziņais tiltiņš ir aizsvērts, jau ir liels problēmas. Bet ja mums Pārdaugavā pāri dzelzceļa lokam paliek tikai Ulmaņa pārvads un Kalnciem pārvads pāri dzelzceļam, tad stādieties priekšā no ātrā palīdzība uz Stradiņas slimnīcu nevar aizbraukt. Un par to neviens, mēs kā pilsēta satiksmes ministrijai par to dažādos veidos signalizējām. Politiķi to neklausījās, un sekas tam ir tādas, ka es godīgi sakot domāju, ka nekad jūs minētie stabi netiks pabeigti. Jo vienkārši tam nav nekāda loģika. Ja mēs runājam atkal par militāro mobilitāti, tad šos militāros priekšmetus mēs tāpat izkrausim Iecavā. Vai principā, droši vien es nepretendēju būt uz militāro ekspertu, bet mēs droši vien varam izkraut arī Lietuvā. Šeit jau tur 100 kilometri galvenais viņus ir atgādāt no Vācijas. Pie mums jau gan jau mēs viņus distribuēsim arī pa esošo dzelzceļa sistēmu. Un tajā brīdī, kad jūs signalizējat un runājat ar ministriem, ar politiķiem kā tādiem, viņi tā uztver, ka tie stabi ir vitāli svarīgi Rīgai un vispār mūsu ekonomikai. Tas paradoks bija to, ko mēs redzējām arī no tās parlamentārās izmeklēšanas komisijas secinājumiem, ka visi dzīvoja kaut kādā absolūtā aburtā ilūzijā, kā tur nosacītā Baiba Rubesa sāk visiem stāstīt, ka baigi forši, mēs pa 85% līdzfinansējumu visu varam būvēt. Dizaina stacija pa 600 vai 700 miljoniem vienā vietā, 4 kilometrus tālāk lidostā vēl viena stacija pa 300 miljoniem, bet par šo sliežu klājumu neviens vispār nedomāja. Manā skatījumā tas vispār ir utopija uzbūvēt ķerki vispirms sliedes, un tad būviet staciju, nevis sāciet ar staciju, un tad tikai sākiet domāt, kā pievilkt pie tās stacijas sliedes. Un tie zelta pāļi, es domāju, tā ir kaut kāda nācijas katastrofa. Kā mēs tik tālu vispār esam nonākuši, ka mums būs reāli 3 stabi stāvēs tur, es domāju, 10 gadus. Jā, viņi stāvēs, ko ar viņiem darīt. Tas ir tas jautājums. Tur jāskatās, droši vien es jums šajā sekundē nevaru atbildēt, ko tur ar viņiem drīkst, jo ir jau kaut kāda, droši vien tur Eiropas nauda paņemta, viņiem kaut kāda tur izmantošanas mērķi, bet principā, droši vien ir jābūvē vai jānodod kaut kādai sabiedriskai telpai, nezinu, jāuztais terase vasarā, restorāns, kaut kas tāds, cits jau droši vien labāks nekas tur diez vai var sanākt. Teniskortu var uztaisīt priekšā. Tāņa linkaiši bisti. Jā, to noteikti vajadzētu. Šobrīd Rīgā ir ideja, kad jābūvē jauns pasažieru termināls. Mums jau nav regulāro reizi, bet termināli jau būvējam. Nesanāks tas pats Rail Baltica variants ar pāļiem. Te ir bišķi labāka situācija. Gribiet, negribiet, kaut kāda kruīza kuģi ienāk. Viņi parasti nāk ar vien vairāk, tāpēc, ka un tam ir efekts tāds no citām Eiropas pilsētām, jo tie maršruti mainās, jo ir pilsētas, kas mums droši vien pagaidām ir, kā lai saka, attāls neredzams sapnis, ka mēs tik tālu varētu nonākt, bet, piemēram, Barcelona un Venecija lēnu garu vispār atsakās no kruīza kuģi ienākšanas pilsētā. Un arī Lisabona, cik es esmu lasījis, arī pamatīgi taisās ierobežot, tāpēc, ka bet es saku, mēs par to vēl Dievs dod, lai mums viņi sāk nākt lai peldu šejieni, gan jau mēs kaut kā ar to tiksim galā, bet šo pilsētu problēma ir tāda, te vienbrauc tas prāmis, viņš netiek uzskatīts nevis prāmis, atvainojas, kruīza kuģis, tur ar 3-4 tūkstoši cilvēkiem, tie cilvēki visi izmetās ārā, piemēram, uzreiz. Barcelonā uzreiz, viņi pilsētā
nē, tāpēc, ka viņi ir paēduši uz kuģa. Viņi iznāk aizskrien tur līdz Gaudī parkam, visu piemēsloši tas te, izdzer pie veiksmes vienu alu, nopērk magnētiņu un iet atpakaļ. Un šīm ļoti turismu bagātām pilsētām tas ļoti nepatīk. Un Barcelona un Venecija tās ir pirmās, kas man pilnīgi noteikti nāk prātā. No tā atsakās, līdz ar to tie kruīzu kuģu maršruti mainās, un viņi, cerams, arvien biežāk varbūt pietur Rīgā. Līdz ar to terminālu mums tādā ziņā vajag, jo šobrīd jau skaidrs, ka, ja mēs krastmalu visi stādamies priekšā, viņi izkāpj, nosacīt betonu laukumiņā, un pat tādu nesaprotamu taciņu dodās Vecrīgas virzienā. Tieši frontāli intensīvā satiksmē. Jā, jo tur nav, nevar normāli aiziet. Jā. Līdz ar to tas ir obligāti sakārtojams jautājums, un tas termināls, vai viņš tur lielāks vai mazāks, tas tur droši vien ir jautājums, bet viņš nevar atkārtot Rail Baltiku, tāpēc, ka kaut kāda intensitāte jau tur notiek. Tas ir ar kruīzu kuģiem. Viņi nāk Rīgā arvien vairāk, pateicoties kara apstākļiem, kad nebrauc uz Sanktpēterburgu, protams, ne jau. Un brīnumi nenotiek uz pasaules. Šie te kruīzi, viņi arī tāpat kā Barcelonā aizskrien uz Vecrīgu, nobildējās, nofotografējās dažādās pozās, nopērk magnētiņu labākā gadījumā. Es domāju, ka lielā mērā jā, ka tāds ir tas. Es neesmu pagaidām dzīvē nekad izmantojis kruīzu pakalpojumu, bet, principā, cik mēs esam maži, viņi pa nakti viņš brauc, no rīta piestāja, padzīvo kādā pilsētā. Ko stāsta kolēģi restorānu pārvaldnieki? Jā, skaidrs, ka varbūt ir bišķiņ labāk Rīgas pilsētā, jo droši vien, ka tās 4 stundas gribās kaut kur es saku, es neesmu sasniedzis tādu sajūtu, ka kāds būtu pret šādu kuģu iebraukšanu Rīgā. Līdz ar to Dievs dod, lai viņi brauc vairāk. Jau ilgus gadus cirkulē doma no arhitektiem, tā ir nākusi, un arī daži viens otrs politiķis piemin ik pa laikam, ka vajadzētu novadīt satiksmi, krastmalas satiksmi pazemē. Kas mūsdienās ir dārgs projekts, bet ir realizējams, un tas nav fantastisks nekas. Tas ir reāli izdarīt to varētu izdarīt, izmantojot Eiropas naudas. Es domāju, ka to var mēģināt. Tas projekts tiešām, kā jūs sakat, ir ļoti sens. Vēl mēra Bojāra, Aksēnoka, Birka laikā pilnīgi noteikti. Tad bija, kad bija vecais saucamie traknie gadi un milzīgais bums. Bija 2 idejas. Viņas ļoti aktīvi cirkulē. Manuprāt, arī skandināvu investori, tie paši, kas daudzus tirdzniecības centrus ir uzbūvējuši, toreiz interesējās gan visu placi, gan gar Stokmanu, laist zem zemes, gar uzbērumu faktiski, gar dzelzceļa uzbērumu, un to virsējo daļu, respektīvi apbūvēt, principā PPP projekts, investors saņem apjomu, satiksmi palaiž zem zemes, un virsū var būvēt tur tirdzniecības platības. Gan tāda pati ideja bija par krastmalu. Bija vairāk, es atceros, es savā jaunībā strādāju pie mēra Birka, un jau tad nāca tādi investori interesēties. Ideja bija absolūti arī līdzīga. Viņi izbūvēja to pazemes infrastruktūru ceļiem zem zemes, un virspusi saņem kā ārtelpas restorānu, kafejnīcas un tam līdzīgi. Es baidos, ka šī brīža situācija dēļ tā, ko mēs runājam 10 minūtes atpakaļ, nav tāda, ka 100 miljonu investīciju varētu atmaksāties ar ēdināšanas biznesu, bet es domāju, kaut kādā hibrīda kombinācijā starp pilsētas, privātā biznesa un varbūt arī valsts un Eiropas iesaisti tādu projektu var un vajag realizēt, tāpēc, ka Rīgas milzīga problēma ir tā, ka mēs esam pilsēta pie ūdens. Patiesībā mēs esam arī pilsēta pie jūras, bet neviens rīdzinieks, droši vien izņemot vecāķos, baigi bieži jūru neredz. Un nav arī mums tādas dabīgas sajūtas, ka mēs esam jūras
galvaspilsētu. Bet Daugava gan mēs redzam katru dienu, un pie viņas nekāda dzīvība nav. Un tāpēc visi tie projekti, kas ir arī Andrejas salā un tam līdzīgi, manā skatījumā ir izcili no tāda viedokļa, ka pilsēta tuvojās ūdenim, un tā jau ir milzīga bagātība. Daudz pilsētas, kā lai saka, cerētu, ka viņām ir upe pa vidu un to izmantotu. Rīgai upe ir, bet mēs to pietiekoši neizmantojam. Tas varētu būt viens no jautājumiem jūsu nākamās Jā, domas. es domāju, ka no pilsētas viedokļa tas ir Izvērtēšanas ļoti rūpīgas. Jā, bet es domāju, ka ir iespējams atrast modeli, kur salīdzinoši pilsētai pašai maz ir jāinvestē. Bija arī kādreiz ļoti sena ideja par metro Rīgā. Kāpēc viņa tika aprauta, mēs to zinām. Tad bija politiski apsvērumi, baidījāmies no migrantiem. No Padomju Savienības tuvām tālām teritorijām tautu ievest šeit, bet mūsdienās jau tā situācija ir savādāka. Rīga un Rīgā metro, tas būtu labi? Tas, protams, būtu labi, bet tās izmaksas ir astronomiskas, vismaz tās aplēses. Es dzīvoju cerībā, ka tās tehnoloģijas var iet uz priekšu. Cik man ir bijušas sarunas ar speciālistiem, mums ir zinām problēma arī ar grunts sastāvu un atrašanos, kā lai saka, purvainā vietā Rīgas pilsētai. Jo skaidrs, ka, ja ir klinšaina apakša, vienkārši tev nosacīt nekas nav jādara, izurb tuneli, un viņš nav ne jāstiprina nekas. Rīgas pilsētas gadījumā tās aplēses ir ļoti dārgas, bet tā ir milzīga problēma, kur daudzi cilvēki, kas atbalsta transporta ierobežošanu kā tādu, braucamā transporta automašīnu, salīdzina Rīgu ar pilsētām, kur ir metro. Jo, principā, metro pilsētās aiztaisot pilnīgi vispār visu transportu virzemē, cilvēki spētu pārvietoties pietiekoši lielās distancēs un pietiekoši efektīvi. Mūsu dažu rīdzinieku aktīvistu vēlmi ir aiztaisam visu transportu virzemē, bet zemzemē mums nekāda transporta nav. Es domāju, metro, protams, ir kaut kāda, nevis kaut kāda, tai būtu jābūt Rīgas nākotnē, bet tad mums ir jākļūst bagātiem, jo tās izmaksas ir, man viņas godīgi sakot, nevienmēr ir skaidrs, kāpēc tur kilometrs maksā 100 miljonu, bet tādas Latvijā viss dārgāk maksā, kā rāda mums arī valsts kontroles dati un Ziniet, tā līdz galam nav. Mēs vienkārši tā pēc sev mīlam bišķi vērt pelns uz galvas, bet, piemēram, Kopenhāgenā, mūsu koncerta zāli, tur es nezinu, cik viņi nav uzbūvēti. Pirmkārt, sāksim ar to arī vajadzētu izdarīt. Tiek lēsta, tur sākās droši vien kaut kad tur vecos laikos ar kaut kādiem 20 miljoniem, tagad droši vien maksā 100 miljoni. Bet, piemēram, Kopenhāgenas koncerta zāli, Kopenhāgena tikpat liela pilsēta kā Rīga, izmaksāja apmēram 700 miljonu. Viņu iebūvēja jūrā, tur aizbarot gabalu jūras, ir, ja nemaldos, vismaz 4 stāvi zem zemes, stāvvieta zem tās koncerta zāles vietā, kur kādreiz bija jūra. Tie megaprojekti jau ir visā Eiropā, vienkārši pa viņiem īpaši nerunā. Berlīnes lidostas vecā aplēse bija, ka viņi izmaksās miljardu, ja es nemaldos, viņi izmaksāja tuvu 10. Tā kā ne tikai pie mums viss mēdz sadārdzināties, bet ja mēs atgriežamies pie metro, tas projekts ir ļoti dārgs, un tur arī līdz galam nav, laikam vienam savienojumam nav tāda efekta, līdz ar to viņš tur jātais plašs un uzreiz vajag ļoti lielas investīcijas. Esat strādājis Rīgas siltumā kā vadošais? Jā, tas bija vēl jau gandrīz 20 gadus atpakaļ. Es biju padomes priekšsēdētājs. Tas bija laikā, kā Āris Žīgurs bija valdes priekšsēdētājs. Ja es pareizi saprotu, uz ko jūs skatāties, jau tad sākās tās problēmas ar pirmajām mazajām katlumājām. Toreizīt to visu var risināt, manevrējot ar to piegādes ilgumu, nosacīto konkursu, cenu aptauju. Un toreizīt
Rīgas siltums bija izveidojis tādu sistēmu, ka lielajiem teciem bija priekšrocības. Šobrīd tā sistēma ir izveidota otrādi, ka mazajiem teciem ir priekšrocība. Un līdz ar to tas, kas tagad ir ļoti karsta tēma, ka lielie teci, kuros mēs kā viss nācija esam ieguldījuši 800 miljoni, ražo siltumu un viņu, kā lai saka, silda gaisa skurstenī. Es uzskatu, ka tas ir absolūti nepieņemami un šī situācija ir jāmaina. Savukārt tas peļņas apjoms, ko gūst tie mazie siltumu ražotāji proporcionāli, es nezinu, kur kazino biznesā varbūt ir tādi peļņas rādītāji. Kāpēc nerisina? Ar to peļņu dalās mazie? Es domāju, ka tur ir kāds politiskais lobijs pilnīgi noteikti, bet man visvairāk pārsteidz tajā visā Latvenergo klusums, jo viņi tomēr ar to vājprātīgo priekš Latvijas apjomu resursu, miljardu kompāniju ar simtiem miljonu naudas un PR iespējām droši vien kā visai pārējai valstī kopā. Es domāju, varētu par šo ļoti skaļi runāt, bet tas lielākais pārsteigums, ka acīm redzot Latvenergo nav nekāda interese šo jautājumu risināt, un viņi ir absolūti laimīgi, vai katrā ziņā nav nelaimīgi, ka viņi to siltumu viņiem neviens nepērk. Un ja viņi to nedara, tad politiķiem būtu jāiejaucās un viņiem jāspiež kaut kādā veidā panākt, ka viņas siltums tiek izmantots efektīvi, kā tas ir gandrīz visā pasaulē. To noteikti darīsiet. Obligāti. Jā. Iedzīvotāju etniskais, kulturālais sastāvs, tā maiņa Rīgas ielās ir pamanāma. Rīga paliek tumšāks ādas. Tā ir problēma Rīgai, tā varētu kļūt par problēmu. Ja jāsāk domāt jau šobrīd par to? Es domāju, ka noteikti jāsāk domāt, un problēma ir varbūt vairāk pat tajā, ka mēs neko nedaram, lai piesaistītu bagātus jaunus Rīgas iedzīvotājus. Vienīgais, ko mēs esam pamanījušies piesaistīt, ir šo indiešu izcelsmes puiši, kas ved mums iepriekš pieminēto ēdienu uz mājām pārsvarā. Viņi jau pagaršo pa ceļam. Vēl droši vien pagaršo un viss kaut nekā laba šķietami tur nav visticamāk. Un es domāju, ka pilsētai tā vēl nav problēma, bet var sākt būt viņa. Visticamāk, ar to nāksies jums nodarboties. Jā. Tā izskatās. Līdzinējais domes sastāvs ļoti cītīgi regulēja pieminekļu politiku. Tika jaukti demontēti daudz pieminekļi. Kāds jūsu viedoklis par šiem pieminekļiem? Manā skatījumā tur ir daudz absurdu, jo piemēram, te kaut kāda parādījās, es saprotu, es līdz galam nesapratu, kā lai saka, diskusijas dziļumu, bet principā, ja jau viss cariskais un krieviskais tiek demontēts, tad Elizabetes iela droši vien būtu pirmais, ar ko jāsāk. Tāds jautājums gandrīz vai pacēlās. Es sapratu, tur bija kaut kāds valsts valodas centra atzinums, ka to varētu darīt. Tad tur kaut kas teica, ka nevarētu un tam līdzīgi. Vienkārši izejam cauri kaut kādam notikumu Rīgas vairāk 800 gadu vēsturē nozīmīgumam, kas ir darījis pilsētai slikti. Un kas nav, jo visu pielīdzināt Putina režīmam, kas ir noticis 800 gadu garumā, manā skatījumā ir, maigi sakot, absurdi. No tāda viedokļa, resursu tērēšanas viedokļa tiek tērēt resursi, visādas sēdes tiek nozīmētas tā vietā, būtu padomājuši, kā varbūt sakārtot tos stabiņus. Ko darīt ar tiem stabiņiem? Viņi joprojām ir, viņi tā kā... Viņu problēma, manā skatījumā, galvenā ir, ja mēs paskatāmies vislabāk stabiņu, tas problemātika var redzēt uz Tallinas šosejas, braucot cauri Baltasaram.
Jo tur vienkārši viņa metru rādījus ap katru vai pat vairāk ir vienkārši, atvainojos, miskasti. Jo viņas normāli nevar iztīrīt, nepavēlti tur katru stabiņu mazgāšanu. Es jau tagad neatceros to fantastisko skaitli, bija 50 eiro par reizi vai kaut kas tam līdzīgs, kurus viņas tur regulāri mazgā. Un tā tehnika to neizdara, līdz ar to viņi vienkārši veidojas kā dabisks vieta, kur visiem atkritumiem putekļu veidā un smilšu veidā krāties. Līdz ar to tas manā skatījumā ir ļoti, ļoti slikti, jo daudzi cilvēki par to neaizdomājas, bet starp mums ir arī ļoti daudz cilvēku ar alerģijām. Es arī pats, paldies Dievam, ne smagi, bet pavasarī ļoti to jūtu. Bet tādi cilvēki ir tūkstošiem, un šie putekļi iespaido visas astmātiskās kaitas un tam līdzīgi milzīgā apjomā, un tāpēc pilsētu vajag mazgāt arī ārpus lietus laika. Līdz ar to es uzskatu, ka stabiņi ir lielā daļā pilsētas jāizstāj ar kaut kādiem citiem norobežojošiem, ja vispār viņas vajag līdzekļiem, un tās vietas vienkārši fiziski jāizmazgā. Jo nevar būt tā, ka mēs braucam pa smilšu lauku. Izrādīsies tā, ka atkal izšķērdēti ir miljoni, un viss tas ir atkal jāsakopt kādam. Diemžēl tā tas ir. Un tur arī ir, tā nav varbūt tā šīs dienas diskusija, un tā ir tāda vairāk speciālistu diskusija, bet vispār ir jāsaprot, ka mēs arī katru ziemu izgāžam tur 10,000 tonu smiltis Rīgas pilsētā, un pēc tam viņas mēģinām savākt. Iespējams, to nevajag darīt. Skandināviem ir risinājums. Viņi maļ šīs te šķembas, izkaisa, pēc tam pavasarī savāc un nākamā ziemā kaldēļ. Jā, tur vienmēr ir iebildumi no Rīgas ūdens, kad aizcerēs lietas kanalizācija, kas nav pietiekuši moderna un tam līdzīgi, kas droši vien ir zināmā mērā tur taisnība, bet skaidrs, ka es uzskatu, ka no sabiedrības veselības viedokļa gāzt smiltis 1000 tonu nav labi. Vēl viena problēma Rīgai ir. Rīga daudzas problēmas jārisina, bet viena no tām ir Pierīga. Pierīgas migrācijas starp Pierīgu un Rīgu katru rītu vakaru veido sastrēgumus milzīgus. Šī problēma ir kādā veidā risināma? Mārupes virziens, Siguldas virziens. Kā mēs atceramies, mērs Ārgals kādreiz teica, ka Jūrmalas pilsēta ir jāpievieno Rīgai. Tas varbūt ir tāds radikāls risinājums, bet skaidrs, ka tā ir problēma, ka arī no naudas masas un nodokļu viedokļa lielākoties visi šie cilvēki strādā Rīgā un dzīvo pie Rīgā, un, kā jūs labi zinat, savu ienākumu nodokli maksā tajā vietā, kur viņi dzīvo. Līdz ar to Rīgas pilsēta uztur infrastruktūru, bet naudu saņem pie Rīgas infrastruktūras īpašnieki novadi un investē. Un savukārt tas tāds aburtais loks, jo tad visas šīs Pierīgas pašvaldības var radīt pietiekuši labas apstākļus, skolas, sociālos labumus, sporta laukumus, bērnu laukumus un tam līdzīgi. Principā par rīdzinieku naudu. Par šo ir diskusija. Arī Ainārs Šlesers ir izteicies, ka viņš kā politiķis ar lielu cerību panākt lielisku rezultātu nākamajās arī parlamentu vēlēšanās. Pie tā strādās, lai šī proporcija tiktu sadalīta 50-50 starp to vietu, kur ir dzīves vieta un darba vieta. Un tas kaut kādā mērā šo varētu risināt. Tas ir politiski līmenī. Tad jāuzvar arī nākamā gaienā Saeimas vēlēšanās, par to ir jācīnās. Bet es domāju, ka pie šīs politiskās tādas situācijas un tas laiks jau ātri paiet un gads līdz Saeimas vēlēšanām būs ļoti ātri. Es pilnīgi objektīvu iemeslu dēļ prognozēju, ka Šlesers kungs vinnēs šīs vēlēšanas un vinnēs arī nākamās. Vēlētājiem jāvērtē darbi. Tikai pēc darbiem jāspriež. Kā dabūt atpakaļ tos iedzīvotājus, kur pametuši Rīgas centru, kur mēs skatāmies vakaros ejam naktīs tumšie logi, skatlogi tumšie, kā dabūt visu to atpakaļ? Tā ir milzīga problēma, tāpēc, ka
ja mēs atkal skatāmies uz citām Eiropas lielajām pilsētām, centri nav patīkami dzīvošanai, bet nevis tāpēc, ka viņi ir tukši kā pie mums, bet tāpēc, ka viņi ir pārāk pilni. Jebkurā Eiropas pilsētā, ko mēs vien spētu iedomāties, visa Vecrīgas tukšo telpu skatlogu būtu aizņemti un visas mājas būtu viesnīcas. Un līdz ar to nosacīt Amsterdams centrā maz vietējie iedzīvotāji dzīvo, jo ir vai nu viesnīcas, vai nu ir tie bed and breakfast tipa dzīvokļu īres, ko starp citu, piemēram, atkal Barcelona ir fiziski aizliedz šo pakalpojumu sniegt, tāpēc, ka dzīvokļu cenas ir uzaugušas kosmosā, vietēji nopirkt to nevar, pērk tikai investori, tikai lai izīrētu turistiem, kas paņem šos dzīvokļus. Latvijā līdz šai problēmai atkal ir ļoti vēl tālu, Rīgai, pareizāk sakot, un līdz ar to mums vajag meklēt cilvēkus apakaļ. Viena no lietām, par ko es esmu izteicies, kas manā skatījumā ir absurds, ka tā skaitā Rīgas pilsēta, arī valsts iestādes, bet šī gadījumā mēs runājam par Rīgas pilsētu, savas iestādes ir aizvākus prom no Vecrīgas. Piemēram, attīstības departaments pārcēlies uz Krastmalu, kaut arī viņš vēsturiski vienmēr bija Vecrīgā, un savukārt Rīgas pilsētā ir tukšas mājas, pašai savu piederošas. Šos visus ierēņus vajag ņemt apakaļ uz Vecrīgu, lai viņi tur staigā vismaz pusdienas laikā no rīta. Jā, un apmeklē, izdzer kafiju, apēd bulciņu un tam līdzīgi. Tas radīs dzīvību, un dzīvība radīs nākamos faktors, ka kāds varbūt tas tur arī sāks gribēt dzīvot, jo šobrīd tiešām Vecrīgā, es domāju, neviens dzīvot negrib. Cenas no kosmiskām cenām, kas bija tur pirms krīzes apstākļos, man tāks ir Vecrīgā dzīvoklis šobrīd maksā tikpat, cik Purciemā nosacīt. Vēl viena lieta ir nodokļi, augstie nodokļi. Precīzi. Un tas arī jāregulē. Tas ir, es domāju, vispareizākais veids, kā to darīt, ir nekustamā īpašuma nodoklis, jo to pašvaldība var darīt jau šobrīd, piešķirt ievērojams atlaides, Jūrmala piešķir līdz 90%. Es domāju, ir vietas, kur Rīgas pašvaldībai arī jālem, lai atbalstītu biznesu, šīs ievērojamās nekustamā īpašuma atlaides jādod. Risinājumi ir atsevišķām lietām ļoti konkrēti. Daļēji iepriekšējie līdzinēji ir darījuši kaut ko nav darījuši. Kādi būtu tie lēmumi, kas būtu jāpieņem iedzīvotāju labā pirmie, kuri šobrīd? Manu skatījumā tiešām tas pats lielākais fokus ir uz investīciju piesaisti. Investīcija plašā nozīmē gan tādu tiešu investīciju, gan arī cilvēku plūsmas nodrošināšanu uz Rīgas pilsētu, jo tās radīs pastarpināts efektus, darba vietas, nodokļus, jaunus biznesus un tam līdzīgi. Rīgas pilsētas vadībai jābūt ir kā reklāmas vēstnešiem un jāmēģina lielās kompānijas piesaistīt, pierunāt, motivēt, arī solot kaut kādus ieguldījumus infrastruktūrā un tam līdzīgi, lai viņi nāk strādāt Rīgā, jo kā mēs zinām, ir virkni kompāniju, kurām principā pēc būtības ir nosacīt vienalga, kur viņas atrodas. Jo mūsdienu tur IT biznesā, piemēram, nav svarīgi, vai tu strādā Hongkongā, Ņujorkā vai Rīgā. Un to neviens cits, kā Rīgas pilsētas vadība, nevar izdarīt, tāpēc, ka, ja nosacītā turismu, tur apkalpošanas centra vadītājs aizbrauks uz Ņujorku ar kādu runāt, diez vai kāds nopietns lielu kompāniju vadītājs ar viņiem tiksies un baigi uzklausīs. Bet jūs zināt, kā to izdarīt? Mēs zinām. Lai jums izdodas. Paldies. Paldies par sarunu. Paldies.